tevi caur kartona baznīcas auditoriju Facebookā iebalsoja kā kristieti, kur vēlētos redzēt intervijā. Tā kā tā nav mana izvēle, es ticu, ka tā ir Dieva izvēle, ka tu esi šeit. Un attiecīgi, tu esi otrais viesis. Un tevi iebalsoja kā kristieti. Bet man arī tev jāpajautā, vai tu esi kristietis? Jā, es esmu kristietis. Labi, nu tad loģiski man būs jautājums, ja, kas raksturo kristieti? Es domāju, ka pirmām kārtām kristieti raksturo viņa mīlestību uz Dievu, uz trīsvienīgo Dievu, uz Kungu Jēzus Kristu un Svēto garu. Un tad, protams, mīlestību uz draudzi, uz draudzes sludinu, brāļiem, māsām. Un tad, protams, es domāju, dzīve, Dieva svētajā garā, dzīve saskaņā ar dievišķo patiesību. Ja, un svēt dzīve, tur jau tālāk varētu iet garīgās dāvanās, garīgos augļos, svētapšana. Jā, tas viss ir kristietis. Labi, es tev mēģināšu uzdot jautājumus kā nekristietis. Ja, tāds, kas varbūt nav lasījis Bībeli, kaut kādas, nezinu, gudrās rakstvietas, ja, bet ir kaut kādi jautājumi. Tad kristieši, viņš kristieši redz no malas. Ja. Un attiecīgi, tad jautājums, kāpēc būt par kristieti? Kāpēc būt par kristieti? Vai varbūt tad jāsāk ar jautājumu, vai tavuprāt visiem ir jābūt kristiešiem? Jā, ja tu man jautātu, es vēlētos, lai visi cilvēki ir kristieši. Labi. Es vēlētos, ja, jo, kā jau es teicu, protams, tajā kristietībā, ja ticībā, kristīgajā ticībā, kādā veidā mēs ticam, jo ticība tās ir mūsu attiecības ar Dievu. Ja, un tajā ir kaut kas ārkārtīgi, es teikšu savādāk, tajā ir pats svarīgākais priekš katru cilvēku. Pirmām kārtām tur ir vēsts par to, ka cilvēks ir Dieva radīts, Dieva mīlēts, ka ir iespēja dzīvot šajā ievainotajā pasaulē un nebūt deformētam, ja, ļaunuma deformētam, ka šajā pasaulē ir daudz lielāka vērtība par vienkārši ēšanu, dzeršanu, kaut kādu karjeru un varbūt pat gribētos teikt ģimeni, ja, ka cilvēkam ir daudz lielāka dzīves jēga un vērtība. Ja, un, protams, jautājums ir arī par to, kas ar mums notiek pēc nāves. Ja, ka, tad, ja mēs ticam Jēzum Kristum kā kungam un pestītājam, mēs saprotam, ka šī pasaule ir tikai tāda sagatavošanās, tāds ieskrējiens, ja, un ka mūs gaida kaut kas ārkārtīgi skaists, kas būs vēl īstāks un vēl dzīvāks un vēl patiesāks nekā šī pasaule, kurā mēs šodien redzam, kurā mēs dzīvojam. Un arī, protams, es domāju, tas ir tas transformatīvais spēks, ja, kas cauri ticībai, kristīgai ticībai, nāk transformatīvais spēks. Mēs viņu varam saukt tādā veidā, priekš cilvēkiem, kas varbūt netic, bet priekš kristiešiem mēs to zinām, ka tas ir svētais gars, ja, kas tiek dots tad, kad mēs ticam uz Jēzus Kristu kā kungu un pestītāju, kas transformē mūs, kas pārmaina mūs, kas paplašina mūsu apziņu, spēju atšķirt, ja, labo no ļaunā, ja, kas nostiprina mūsos šo patiesības atziņu par mums pašiem, kas mēs esam kā cilvēki, kā Dieva bērni. Ja. Tur ir ārkārtīgi daudz tēmas, kurās mēs varam iet šajā ziņā. Labi, pieņemsim, tu man ieinteresēji par kristietību. Un tad man būs nākamais jautājums, kā man kļūt par kristieti? Es, pieņemsim, esmu pamēģinājis budismu, kaut ko palasījis, paskatījies, pameditējis, pajogojis. Okay, interesanti, forši, tad kaut kas ir, vēl kaut kādas reliģijas riņķi apkārt, bet reku kristietība. Ko tu man ieteiktu darīt, lai es skatītos kristietības virzienā? Kas būtu pirmais solis? Jā, šobrīd man liekas vislabākais pirmais solis, ko es ieteiktu, būtu aiziet un, piemēram, iziet tādu kursu, ko mēs Ģertrodas draudzē saucam par alfas kursu.
Tas nav Ģertrūdes kurs, tas ir visapkārt pasaulē, es pat nepateikšu tik daudz, ja, valstīs, kas nāk no Anglijas, no Sandijs Millers un Nikijs Gambuls, ja, ir šī kursa radītāji, viņš jau darbojās jau, man liekas, vismaz 20 gadus, un caur to kursu kristīgajā ticībā ir iegājuši miljoniem cilvēku. Ja, tur ir apmēram 12 nodarbības, un tajā 12 nodarbībās ļoti vienkāršā veidā runā par to, kas tad ir kristīgā ticība, ja, ko viņa piedāvā, ja, kas ir tas būtiskais, svarīgais, ja, un manuprāt, ja tu man jautātu, ko cilvēkam es ieteiktu šobrīd darīt, tad noteikti tā būtu pirmā tāda lieta. Iet un apmeklēt šo kursu. Un tad, ja tu tajā ieķeries, ja, jo ir cilvēki, kas iziet cauri un jā, viņos notiek lietas, un ir cilvēki, kas nāk vēl vienreiz. Ja. Kādreiz cilvēki aiziet prom, un tad nāk atpakaļ, un tad pabeidz. Tā kā, ja, es domāju, ka šis būtu tāds ļoti praktisks solis. Protams, mana atgriešanās, piemēram, saistās ļoti citā veidā. Es biju padomju armijā 91. gadā, man mamma uz armiju atsūtīja evaņģēliju. Un es līdz tam vispār neko, labi nosacīju, cik tur padomju laikā mūs tur pabiedēja ar baznīcu, un man bija viens kristīgs draugs, 14 gadu vecumā, Roberts Roze, kas man pirmo reizi vispār, es satikos ar viņu kā ar kristieti vispār savā, tā apzinātā. Armijā. Tas bija pusaudzībā, 14 gados. Bet armijā, tad, kad es aizgāju, man vispār nebija nekāda doma vispār, par ticību. Ja? Bet mamma atsūtīja evaņģēliju, jo viņa jau bija tā kā pati sākusi pievērsties kristīgai ticībai. Un te es viņu izlasīju, es tur neko nesapratu, bet manī atnāca tāda apziņa, sajūta, ko es, protams, šobrīd saprotu, ka tas bija svētais gars, tad es to nesapratu, ja? Ka es to gribu, ka es vēlos to, ja, kas tur ir. Un es pat, ja tu man jautātu, tad, kas tur ir, es tev teiktu, es nezinu, Aldi, kas tur ir. Bet es kaut ko tur sajūtu priekš sevis. Bet kādu evaņģēliju tev atsūtīja? Jāņa evaņģēliju. Jāņa evaņģēliju vienkārši kā brošūra? Jā, tajā laikā bija tāds, varbūt atceries, tad 4 krāsās, man liekas, bija zaļā krāsa, atsevišķa brošūra, tikai viena brošūra, jā. Un es arī tur faktiski arī to izlasīju, tāpēc, ka tas jau bija armijas 2. gads, es jau biju pusotru gadu nokalpojis, un man nebija ko darīt, nebija ko īsti lasīt. Jā, mamma atsūtīja, forši kaut ko varējuši izlasīt. Jā, un tad notika, jā, tur visādas skaistas lietas, bet tas atgriešanās punkts priekš manis bija tieši tad, kad es sāku izlasīt evaņģēliju. Labi, bet pieņemsim, ka es esmu tāds modernais, introvertais cilvēks, un kā tu sāki iet uz kursiem, tas ir tāds sabiedrisks pasākums, es varbūt negribu, lai mani tur kāds redz un tam līdzīgi. Kā es to varu apiet? Tu gan par evaņģēliju izstāsti. Jā. Zini, Kaldi, es domāju, ka šajā laikā ir diezgan daudz iespēju. Ja, jo, protams, arī tad, kad cilvēki nonāk līdz alfas kursam, mēs arī jautājam, kā jūs nonācāt? Nav jau tā, ka cilvēks iet pa ielu vai ieraug Facebook. Kā viņi nonāk līdz alfas kursam? Jā, un tad ir, protams, dažādi. Ja, pa lielam daudz atnāk, tāpēc, ka viņus uzaicina draugi. Un tāpēc, ka viņi savos draugos ir ieraudzījuši kaut kādas pārmaiņas, izmaiņas, ja, kas viņos notiek, ka viņi tos alfas kursus apmeklē. Bet ir cilvēki, kuri, piemēram, tajā pašā YouTube skatās kaut kādas lietas, kaut kādas kanāls, ja, un ka viņiem rodās, ja, šī te interese ziņkāri. Es domāju, šobrīd mēs esam tajā laikmetā, kur mēs varam tik daudz lietas atrast, paklausīties, ja, dzirdēt liecības. Man liekas, ja šodien cilvēks tiešām vēlās izvēlēties šo ceļu, kad tādam, kā sacīja, introvertam cilvēkam arī atver vaļā, ja, savu datoru, ja tu māki ar datoru darboties, ja, tu atradīsi visu informāciju un mierīgā veidā tu vari vismaz informāciju to iegūt. Vai ne? Ir, piemēram, arī tādas liecības, kur cilvēki ļoti īpašā veidā Dieva svētā gara uzrunāt, ja, ka viņu kaut kāda sastapšanās ar dzīvo Dievu notiek, ka viņi vienā brīdī. Es atceros vienu stāstu, Andris bija tāds, kas stāstīja, ka viņa dzīve bija tik lielā haosā un tādā krahā iegājusi, ka viņš vienkārši nokrita ceļot. Viņš nebija ticīgs cilvēks. Ja?
bet viņš nokrita ceļos un viņš lūdz Dievu. Ja, Kādā brīdī vienkārši? Jā, vienā vakarā. Uz līdzenas vietas? Uz līdzenas vietas viņš saprata, kad pilnīgi dzīves bezjēdzība iestājusies, pilnīgs haoss un ka viņš netiek galā. Viņš lūdz Dievu, ja, un arī Svētais Gars nāca un pieskārās viņam, un viņš tagad jau ir daudz gadus kristīgi ticīgs cilvēks. Tā kā es domāju, ka tajā brīdī, ja cilvēkā kaut kas pamostās tajā virzienā, lai no kuras puses tas arī nāktu, vai tu esi introverts, vai ekstraverts, vai tāds, ja, tu atradīsi, ja, jo Dievs jau tajā brīdī jau uz tevi runā un darbojās. Labi, sanāk, ka tu esi bijis arī nekristietis. Yep. Dzīvoja normāli nekristiešu dzīvi. Gribētu teikt, dzīvoja nenormāli nekristiešu dzīvi. Kas ir normāli? Jā, normāli nekristiešu dzīvi. Labi, bet tu varētu iedot tādu praktisku salīdzinājumu, praktisku kaut kādu piemēru, sadzīvisku situāciju, kā rīkojās kristietis un kā rīkojās nekristietis vienā situācijā, kaut kādā vienā vidē, telpā. Jā, es to diezgan daudz esmu stāstījis. Es 24 gados gandrīz uztaisīju pašnāvību. Pašnāvību uztaisīju tāpēc, ka lietoju stipri alkoholu. Ne tikai stipri, bet, kā es pats saku, es šobrīd esmu, cik tagad sanāk, tūlīt būs, nākošais gads būs 33 gadus kā alkoholiķis, kas nelieto alkoholu, vai ne? Un es domāju, tā ir viena lieta. Mēs patās bijām Jāņos ļoti praktiski svētceļojumā ar draudzi, ja? Un mēs svinam kopā šos svētkus, mēs tos svinam kā Jāņa Kristītājs svētkus, mēs vienkārši ejam svētceļojumā, ja mēs kopā runājamies, mēs lūdzam kopā, mēs svinam dievkalpojumus kopā, pie tā paša uguns, kur mēs sēžam kopā, ja, ja kāds ļoti, ļoti vēlās, ja, tad var to alu arī izdzert, bet parasti, lielākā daļa mēs 95% to nedaram. Bet, ja kāds to grib, viņš to dara, bet nekur nav nekādas piedzeršanās, haoss. Mēs, piemēram, tur aizgājām gulēt ap kaut kādiem 12. un kaimiņos vienkārši, tur bija bumciki, ja, tas nozīmē, ja, ka mēs visi negulējām, vismaz daļa, ja teltīs, kas gulda, negulējām visu nakti, un tur bija bļaustīšanās haoss, ja. Un tu klausies, un tev liekas, es arī kādreiz tur biju. Es arī kādreiz biju tajā haosā, tajā bardakā, ja, piedzēries, bļaustījos, ja, kaut ko mēģināju kādiem citiem pierādīt. Ļoti elementāra situācija. Labi, bet kristietis, piemēram, kristietis iepērkās tāpat kā nekristietis. Tieši tik tāda praktiska, tāda sadzīviska situācija. Zini, kā Aldi, jāsaka, ka tāds kristietis, tas ir tāds mūsu skaists apzīmējums, kopīgs apzīmējums, bet, protams, ka man jājautā par tevi tieši. Jā, garīgais. Vai tu iepērcies savādāk? Jā, es domāju, ka es neiepērkos savādāk. Varbūt, ka es, manī nav iepirkšanās, man vispār grūti ir ieiet veikalā. Pārtiks veikals, viņš ir vajadzīgs. Jā, pārtiks veikalā es pērku to, kas man garšo. Bet tu kaut kā, var teikt, ka tu kaut kā kristietīgi iepērcies, kaut kā īpaši, kaut kā savādāk. Tu lūdz svētajam garam, piemēram, par svaiguma termiņiem vai tam līdzīgi? Nē, es tā nedaru. Es tā nedaru. Es eju, protams, man ir manā ticības tādā praksē ir gavēnis un tā ir tāda arī klausīšanās, ko es gribu, ko es vēlos, vai man tas ir vajadzīgs vai nav. Piemēram, man bija laiks, kad pēc lieldienu gavēņa man piepieši pārgāja vēlme ēst gaļu. Un es tad vienkārši neēdu gaļu, kādus 3 gadus. Pēc 3 gadiem, pēc lieldienu gavēņa, es pēkšņi sapratu, man gribas gaļu. Un tad es sāku ēst gaļu. Ja mēs runājam par kaut kādām tādām lietām, jo, protams, ka būt kristietim vienā veidā arī nozīmē, ka mēs mācamies reflektēt, to, kas ar mums notiek, mācamies saprast, kas ir tie impulsi, uz kurieni tie mūs ved. Un, protams, svarīgākā lieta jau pats, ko tu pieminēji, ka mēs mācamies klausīties Svēto garu. Un es nezinu, varbūt kādam ir svarīgi veikalā, ka Svētais gars saka nepēc šito vai šito. Man liekas, ka Dievs mums ir devis brīnišķīgas izvēles tiesības, ka mēs daudz ko varam izvēlēties, bet ja tu jūties nebrīvs kaut kādā veidā, tad un tev jālūdz ir gudrība no Dieva, tu to vari lūgt, un mums ir apsolījums, ka Dievs gudrību dos.
Labi, vai tevi kā kristietis satrauc tas, ko tu dzirdi par notiekošo pasaulē? Tā kā ziņās, tepat Latvijā vai pasaulē, vai tevi kā kristieti tas satrauc? Jā, man satrauc. Man patiešām satrauc, jā. Es, protams, uz to, ja es varētu tā teikt, es mēģinu raudzīties no garīgas perspektīvas. Ja, kas nozīmē, ka kaut kādā veidā mēs kristieši ticam tam, kas ir rakstīts svētajos rakstos, ticam par to, ka laika beigās būs daudz satricinājumu un sakustinājumu, ja, un mēģinam izprast, ja, ko šie pasaules notikumi nozīmē. Bet, protams, no otras puses, ja, tad no manas tādas cilvēku puses, man, protams, ir satraukums par to, kas notiek Ukrainā, ja, notiek Izrēlā, ja, notiek visur pasaulē, notiek tur, kur notiek vardarbība. Man satrauc to, ka man ir bērni, ja, un es domāju par viņu drošību tā tālāk. Bet, protams, arī kā kristīgi ticīgi cilvēki, es arī apzinos, ja, kad pāri visām valda Dievs un ka ļaunums kaut kādā brīdī tiks uzvarēts. Ja, protams, mūs gaida priekšā vēl ļoti, ļoti grūts laiks, ko mēs saucam kristieši par antikrista laikmetu, ja, kad kristīgā ticība atkal tiks vajāta un noliekta, bet Dievs saviem ļaudīm dos izdzīvot arī cauri šādiem smagiem laikiem, bet mani satrauc. Vienā vārdā sakot, atbildot tev, mani satrauc tas, kas notiek pasaulē. Nākošais, kas man nāk prātā, jautājums, ko es daru ar šo satraukumu. Ja, jo arī man, piemēram, kristīgi brāļi un māsas, tad, kad Ukrainā karš sākās un mēs nezinājām, kas tur notiek, jautāja, ko mums tagad darīt? Mums braukt projām, mums palikt, ja, mēs zinām, ja, cilvēki ar ģimenēm domā, viņi grib, lai bērni būtu drošībā. Ja, un, protams, ka tajā ziņā es teicu, ka Dievs dos mums, ja mēs patiesi dzīvojam svētā garā, Dievs dos mums arī atbildi uz šiem jautājumiem. Viņš pateiks, kad ir jāiet ārā un kad ir jāpaliek. Ja. Un tā ir tā svarīgā dimensija, ka mēs tomēr pāri visām lietām nedzīvojam visu laiku tādās baiļu un šaubu, ja, vētrās, bet ka mēs mēģinām, ja, ikdienā būt attiecībās ar Dievu un klausīties, ko Dieva gars mums saka. Tā arī varētu būt kā tāda atšķirība, ja? Kristietis, nekristietis, tad kristietis satrauc pasaulē notiekošais, bet viņš par to neuztraucās. Tā sanāk, ja? Jo tu paļaujies uz Dievu. Jā. Un tas, ko mēs arī runājām, mēs kristieši neesam aicināti caur savu mācību, ja, iet ārā, ja iet projām, ja bēgt no pasaules. Ja. Ja es sacīju, jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls. Tad, ja mūsu aicinājums ir aktīvi līdzdalīt un iesaistīties, ja pasaulē notiekošajos procesos, ja citiem vārdiem runājot, pretdarboties, ja, vēlna, ja, plānam, ja, kuru viņš mēģina īstenot visdažādākajos veidos. Ja. Iesaistīties, piedzīvot, ja, un nesen mācītājs Aldis, kas no Austrālijas, kas Elberts, kas tagad dzīvo pie manis, mēs skatījāmies filmu par māti Terēzi, ja, un tas bija apbrīnojami, ja, ka viņa teica, ka viņai Jēzus bija sacījis, ka tavs uzdevums būs iet un pacelt no ielas, ja, šos te mirstošos, ja, spitālīgos, ja, ko viņi tur kopā vāc. Un iedomājies, un tur ir viena tāda saruna, ja, pēc jau daudz gadiem, un kur viņai tur neļauj iet Beirutā, tur izvest bērnus ārā, jo tur ir bīstami. Viņi saka, ja es tajā brīdī nebūtu paklausījis un pacēlis pirmo cilvēku, es tagad tā kopiena ne jau tikai māte Terēze, bet tagad tā kopiena nebūtu no ielas pacēlis 46,000. Un es domāju, ka tā ir arī tā atšķirība, piemēram, arī mums ir zupas virtuve, ja, ceturtdienā. Es domāju, ka ja tā ir tā mūsu arī kristiešu līdzdaļa pasaules notiekošajos procesos, kur, un tas tik interesanti, ka sabiedrība kopumā, ja tur, kur ir tie visnabadzīgākie, nožēlamīgie cilvēki, tad tur viņi redz, ka tur ir baznīcai vieta, jo pie tiem neviens cits negrib iet, bet jūs taču esat kristieši, jums ir jāiet, ja, jums ir jāuzņemās atbildība. Ja, tā ir arī milzīga tāda dāvana šai pasaulē, kas ar katru kristieti, ja, šai pasaulē dot, un, protams, arī katram kristietim ir uzdevums liecināt par savu ticību un arī būt par tādu, kur Kristu mūsu dzīvē var ieraudzīt. Jā, tas, ko es gribēju jautāt, vai kristietim ir kaut kāda
kaut kāds tā kā pienākums? Kas ir tā viņa atbildība, kad tu esi kristietis? Jā, kristiešu atbildība ir dzīvot Dievam svētu un patīkamu dzīvi. Jeb kā Romiešu vēstulē ir rakstīts, ir nododiet sevi paši par Dievam svētu un patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. No, kā man tas jādara? Man jāielien kaut kur dziļi kādā būdā un nedarīt nevienam pāri? Nē. Lūgt Dievu? Nē, tas ir daudz dziļāk. Jā. Pirmkārt, kā jau es saku, tā ir ļaušanās. Pirmkārt, mums ir jāiemācās paklausīt Dievam, jā, kas ir dzīve saskaņā ar dievišķo patiesību. Ja? Un mums ir jāiemācās būt attiecībā. Piedod, kur es varu uzzināt to? Dievišķo patiesību? Jā, jaunā derībā. Jaunā derībā. Evaņģēlijos, vēstulēs, jā, tā ir kristīgā mācība. Tā ir kristīga mācība. Ja, Mateja evaņģēlija beigās 28. nodaļā, kad viņš, pirms viņš uzkāpa debesis, viņš saka, ja iet pa visai pasauli, kristīdami un mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Ja? Tātad, tā ir tā, ka mums ir jāmācās šis kristīgais dzīvesveids, un tajā piedalās, kā jau es teicu, svētais gars, lai viņš varētu piedalīties, mums ir jālasa svētie raksti, mums ir jābūt lūkšanā, mums ir jābūt sadraudzībā, savā draudzē, un katra baznīca tad arī viņai ir tā garīgā praksa, kādā veidā tā svētdzīve, svētapšana, kādā veidā tad cilvēku dzīvē notiek. Bet mums ir jāaug kā garīgiem cilvēkiem, Un tad, kad mēs augam, tad arī caur to mūsu misija pasaulē, viņa paplašinās un viņa pieaug. No sākuma mums ir jāaug, jāizaug, līdz tam, piemēram, mēs skatāmies uz sportistiem, pirms viņi iet uz sacensībām, lai kaut kā parādītu atklāti, lai sasniegums, viņiem ir jātrenējās, vai ne? Un tikai tad, kad viņš jau ir uztrenējies, viņš iet, bet šī treniņi, viņi priekš mums notiek arī ikdienā ļoti elementāros veidos, mēs mēģinām būt, būt redzīgāki, jūtīgāki, dāsnāki, rūpīgāki, mīlošāki, atsaucīgāki. Bet, kā es saku vēl vienreiz, tās ir divas lietas. Viena ir ārējā lieta, kur mēs to varam trenēt kā tādu garīgu tikumu, bet galvenā lieta ir tā, kas nāk ar laiku, caur šo svētā gara transformatīvo darbību, kad mēs sevi šo mīlestības dabu izkopjam un ļaujam sev dzīvot šajā pasaulē caur Kristus dabu, caur Kristus prātu, jeb Kristus mīlestības dabu. Kas ir tā evaņģēlijas sludināšana, evaņģēlijas labā ziņa, labā vēsts? Arī tu saņēmi tātad evaņģēliju, tu no mammas saņēmi labo ziņu. Jā. Kas ir šī labā ziņa? Kas tā var transformēt dzīvi? Jā, interesanti, es vienmēr esmu teicis, ka es esmu piedzimis no mammas 2 reizes. Pirmo reizi viņa man piedzemdēja kā sieviete, un otro reizi viņa man piedzemdēja atsūtot evaņģēliju, vai ne? Slavu Dievu. Jā, slavu Dievam, tieši tā. Jā, es ceru, ka par manu atgriešanos mammai gods ir debesīs, jo viņa jau ir mūžībā. Jā, bet kas ir labā ziņa? Labā ziņa ir tā, ka Dievs ir sevi atklājis caur savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca kā cilvēks, kurš piedzim. Tas ir tik skaisti, ka mēs varam... Piedod, kas man no tā? Kad Dievs atklāja Jēzu labi. Kad Dievs sevi iztulkoja caur cilvēku. Jo Jēzus sacīja, kas redz mani, tas redz manu tēvu, proti Dievu. Reāli, es domāju, katrā cilvēkā kopš laikmetu sākumiem mūsos visos ir bijusi šī atziņa par Dieva esamību. Mēs redzam, kā visos laikmetos cilvēki ir meklējuši Dievu, paši izdomājuši, paši rādījuši tā, bet aiz tā visa dziļākā tā no izpratne tā, kad mums ir bijusi cilvēkos, ka Dievs ir. Mēs nezinām, kāds viņš ir. Un tur, protams, visādi, paši no sevis mēs radījām visādas briesmoņas. Bet tad Dievs sevi atklāja. Viņš ienāk šajā pasaulē caur cilvēku, Jēzu Kristu. Kāds man labums? Kāds labums no tā? Jo, protams, labums no tā ir tas, ka
Dievs arī atklāja, ka mēs esam ievainoti cilvēki. Ja, ka mēs esam ievainoti cilvēki. Apostuls Pāvils, viņš saka, labu darīt mums ir dots, ja, bet labo, ko mēs gribam darīt, to mēs neizvēlamies, bet slikto, ko mēs negribam, to mēs izvēlamies. Ja. Citiem vārdiem sakot, ka ar laiku mēs paši cilvēki sākam atklāt, ka mūsos ir kaut kāds vīrus, ja moderni runājot, kaut kāda slimība, ja, ka mums iekšēji ir kaut kāds dzinulis, ja, kas visu laiku ne tikai posta citu cilvēku dzīves, bet arī mūsu cilvēku dzīves. Ja. Un mēs to kristieši satveram vārdā grēks. Grieķu valodā šis vārds tulkojās kā aizšaut garām mērķim. Aizšaut garām mērķim. Ja citiem, es domāju, arī cilvēki, kas jau ir pieauguši un daudz maz nobrieduši, ja, tas ir tas jautājums, kas visu cilvēku dzīvē rodās. Labi, ja man tagad ir cilvēka dzīve, ja man tagad ir ģimene, man tagad ir labs darbs, man tagad ir nauda, man tagad ir bērni, man tagad ir karjera, izglītība. Nu, it kā viss man ir. Bet kāpēc man ir tā sajūta, ka man nav kaut kas? Kur lai es atrodu to dziļāko piepildījumu? Kā lai es pie viņa tieku? Ja? Un tur sākās tie Dieva meklēšanas jautājumi. Ja? Un tad mēs varam tur meklēt, kā jau tu teici, arī nesen runāju ar vienu cilvēku, kas budismā bija diezgan ilgi, ja viņš teica, labi, es tur meklēju, es tur iepazinos, un tur jau viss kaut kas ir, bet es tur neatradu atbildi. Bet tad, kad es nācu kristietībā, ja, tad, kad es dzirdēju, ja, ko Dievs caur Jēzu Kristu ir darījis priekš manis, ja, un šeit sākās ja, tā visvienkāršākā vēsts, kas ir interesanti, jo tā nav tā viegli izskaidrojama, bet viņi ir pietiekoši vienkārši, ja, kad Jēzus ienāk šajā pasaulē ne tikai atklāt Dievu, bet nomirt par cilvēku grēkiem. Par cilvēku grēkiem, par maniem un taviem un katra cilvēku grēkiem. Ja. Viņš ar savu svēto dzīvi samaksā pie krusta par cilvēces grēkiem, lai izlīdzinātu mūs ar Dievu, jo starp mani un tevi un Dievu, ja mēs dzīvojam, kamēr mēs dzīvojam grēkos, tad mums ir siena, mēs nevaram būt attiecībās ar viņu. Tas ir tā kā, piemēram, ja divi cilvēki, ja viņi ievaino viens otru ar kaut kādām lietām, tur tās attiecības ir izjaukt. Ja. Vienīgais, kas tās attiecības var atjaunot, ir piedošana. Pareizi, ja es, Aldi, tev kaut ko nodarītu, es nāktu un teiktu, Aldi, piedod man, nu, tad tev būtu jāsaka, labi, Kristi, es tev piedodu. Ja? Bet šeit, protams, tās attiecības ar Dievu ir daudz, es domāju, dziļāks un nopietnāks, ko mēs cilvēki neapjēdzam, ja? Kad apostols Pāvils to saka, grēka alga ir nāve. Ka patiesībā tas, ko mēs darām, mēs radām nāvi. Bet Jēzus par viņu samaksāja. Jā, Jēzus. Tad, ja es esmu brīvs no grēka šīs te algas, es varu dzīvot, kā es gribu. Jā, bet tur jau ir jo Jēzus samaksāja, paldies viņam. Jā, bet tu nedrīkst radīt jaunas parādas un jaunas parādas. Jā, un tā būtu viena tēma, bet es domāju, tā svarīga. Jā, bet tā svarīgākā tēma, saprot, tev ir uzdāvināts kaut kas tik ļoti dārgs un vērtīgs. Bet kas tas ir? Nu, šī piedošana, šīs jaunās attiecības ar Dievu. Ka Dievs man ir piedevis? Jā, bet tās nav tikai par piedošanu. Piedošana ir tikai viena daļa. Tā otra daļa ir tā, kad Jēzus Kristus saka, labi, ka es aiziešu, ja, es lūkšu Tēvam, viņš jums dos svēto garu. Ja, un kā mēs sakām, ja, svētais gars, no kura mēs patiesi varam uz Dievu saukt Aba Tēvs. Ja. Svētais gars, šī jaunā dzīvība, Jēzus Kristus par to saka, tev jāpiedzimst no augšienes. Tā ir jauna piedzimšana, jauna uztvere, jauns Labi, kā cilvēks. Es varu piedzimt no augšienes? Jā, ticībā uz Jēzu Kristu tu saņem svēto garu. Svētais gars ir tas, caur kuru tu piedzimst. Ja? Tevī pamostās jauns, garīgs cilvēks. Tevī piedzimst jauns, garīgs cilvēks. Man vienkārši jātic, ka Jēzus bija, ka viņš samaksāja par maniem grēkiem. Jā. Un viss. Un ka viņš ir bijis cilvēks, ka viņš ir bijis Dievs. Nu, ka viņš ir samaksājis par maniem grēkiem. Un ja es tam ticu, tad tālāk, ja es saku Dievam jāvārdu, ja, jo Jēzus mūs ieved attiecībās ar Dievu. Jēzus mūs ieved attiecībās ar Dievu. Tātad, ja es ticu Jēzum, tad es ticu tam, ko viņš saka, un tas ir tas, kas ved mani attiecībās tālāk ar Dievu.
Ja es ticu Jēzum, jā, tad es ticu tam, ko Jēzus ir atklājis par Dievu, Jā. kā par mūsu tēvu, kā par radītāju, kā par piedodošo, mīlošo Dievu, jā, un tajā brīdī, kad es tam ticu, tajā brīdī, un īstenībā es pat teikšu, ka svētais gars viņš jau darbojās, jo cilvēks, es ticu, bez svētā gara nevar nonākt pie ticības, jā, bet tajā brīdī, kad es noticu, tajā brīdī, kā es saku, tur notiek tā atklāsme. Ja? Un tas ir tik interesants brīdis, nezinu, kā Aldi tas ir bijis tavā dzīvē, jo man šie mirkļi ir bijuši tādi vairāki, ja, kas aizvien dziļāk un dziļāk atklāja Dieva mīlestību. Bet, protams, tā pirmā piedzimšana notika, kā jau es tev teicu, izlasot un saprotot, jā, es to gribu, es to vēlos. Es gribu būt šajās mīlošajās attiecībās ar Dievu. Man atklāsme notika caur Dievu vārdu, lasot Bībeli. Aha. Gluži tāpat kā tev, ja, tad caur evaņģēliju. Un cik es zinu vēl cilvēkus, tad principā visiem caur Dievu vārdu tas ir noticis. Jā, bet apostils Pāvils arī saka, ka ticība nāk no sludināšanas. Tātad, ja sludināšana ir, vai mēs pasludinām vārdu, ja mēs stāstam vārdu, evaņģēliju, ja, vai arī mēs lasām vārdu. Jo vārda lasīšana jau arī ir, ka Bībele tev sludina, viņa tev liecina, ja, par patiesību. Un Bībelē, tāpēc tas ir Dieva vārds, tur darbojās svētais gars. Un svētais gars pieskarās cilvēku sirdīm, un vienā brīdī cilvēks saka, jā, es ticu. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dievdēls, es ticu, ka viņš ir atklājis Dievu, kas mani mīl, es ticu, ka tagad, lai man būtu šīs attiecības ar Dievu Jēzum Kristum, ir jāmirst pie krusta, jāpaņem mani grēku uz sevi, lai es varētu būt tajās attiecībās. Un tad, kad svētais gars manī ienāk, tur jau notiek tas fenomens, ja? Tas ir tā kā, es nezinu, Aldi, es domāju, mēs esam pieauguši cilvēki, mēs tā varam runāt, tad, kad tu iemīlies patiesi no sirds kādā cilvēkā, pati mīlestības daba tev saka, ko tev vajag darīt un ko tev nevajag darīt, lai šo mīlestību neievainot. Pareizi. To var salīdzināt, ka tas ir kaut kāds tā kā brīnums notiek. Šī te atklāsme ticībā, piemēram. Absolūti. Es domāju, ka katrs cilvēks, kurš tic, viņš ir piedzīvojis šo brīnumu. Jo mēs nevaram paši ar savu spēku, ar gudrību, ja mēs nevaram nonākt pie tādas ticības. Es nevaru rīt 9 no rīta sākt ticēt. Varbūt 8, rītīgi agri. Zini, ja tu varbūt lūksi par to ļoti, ja tu gribi tieši tādā veidā Dievs varbūt dos ticības, ja? Bet es domāju, tas jau ir skaisti, kad mēs varam redzēt, ka cilvēki nāk tik apbrīnojami pārsteidzošos veidos. Ka būtu jauki, Aldi, es arī kā mācītājs gribētu, ka būtu recepte, ja? Es tagad izrakstu receptā, Aldi, lūdzu, ja tu tagad to darīsi, tu tagad nonāksi pie ticības. Tā tas nenotiek, ja? Dievs ir brīnum Dievs, viņš ir noslēpumains un viņš mūs pieved, ja, tam brīdim, sagatavotam brīdim, es ticu, un kādreiz viņš tieši tāpat kā Jēzus saka, ja kāds ir, ja tā viena no 99 avīm noklīdz, kaut kur aizmaldījies projām, vispār džungļos, ja tur kaut kādās, ja, un tur Dievs viņu atrod, nevis cilvēks atrod Dievu, bet Dievs viņu atrod, ja. Man liekas, ka tas ir tik skaisti, ja, ka kādreiz mums liekas, es nācu pie ticības, tas bija, ja. Īstenībā Dievs mums atrod. Tātad nevis es atrodu Dievu, bet Dievs mani atrod. Jā, Dievs ir nācis pasaulē, lai mūs atrastu, katru vienu, sastaptu. Bet jāmeklē viņš mums ir. Es domāju, ka mūsos katrā ir šī jau no radīšanas ielikt, ja šīs ilgas būt attiecībās ar Dievu. Ja, tas ir tas, ko es tev teicu, ka cilvēki viņi ir pārsteigti, ja? Viņi var neko nezināt par Dievu, bet viņi jūt, ja, ka kaut kas pietrūks. Kas pietrūks? Un tad viņš meklē to, un kādreiz aiziet pilnīgās auzās ar kaut kādām vispār vielām un lietām, un tur viņš kaut ko pieredz. Bet tas viss ir falšs, mēs zinām, ja? Tas ir viss vēlna radīts, ja? Lai vienkārši cilvēku apmānītu, jo tas, kas tev paņem un izsūc un nolaup tavu dzīvību, tas nav no Dieva, ja? Attiecības ar Dievu viņus dara dzīvāku, īstāku, brīvāku, ja? Mīlošāku, redzošāku. Ja? Tur ir tik daudz vērtīgu lietu, ko Dievs tev iedod līdz tavai jaunajai piedzimšanai. Labi.
Tavuprāt, Dieva vārds, Bībele, vai tā ir absolūtā patiesība? Absolūtā un vienīgā patiesība, pie kuras vajadzētu turēties? Jā, es ticu, ka Bībele ir absolūta patiesība par Dievu, ka tā ir Dieva atklāsme, ja, ka tā ir unikāla ar to, ka Bībele visskaidrāk runā par Dievu un cilvēku attiecību vēsturi, par mūsu cilvēces nākotni, kāda tā būs, par to, cik svarīga ir izvēle cilvēkam izvēlēties būt attiecībās ar Dievu, ja, kas mūs sagaida nākotnē. Ja, tur ir, ja, tā ir tāda, es varētu teikt, tāda liela ceļa karte, cilvēka dzīves karte. Absolūti, es teiktu, ka tā ir augstākā gudrība. Teiksim tā, ka tā ir augstākā gudrība. Taču, protams, Aldi, ir vēl viena lieta, no kā mums ir jāuzmanās. Ja mēs zinām, ja nemaldos Jāņa evaņģēlijā 5. vai 6. nodaļā, ja, kur Jēzus runā ar jūdiem, saka, jūs pētiet rakstus un tur ir dzīvība. Ja? Bet tajā pašā laikā, ja mēs redzam, ka viņi kuri zināja no galva, tur bija vecā derība. Ja? Viņiem, par vecā derību, jā. Ja, viņi zināja no galvas, ja, to, kas ir rakstīts, bet tad, kad atnāca šis dzīvais vārds, ja, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, ja, kad viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Savējie viņu nepieņēma, ja. Un tur ir jābūt, ja, tai dievišķai gudrībai, ja, ka mēs kādreiz varam pacelt pat augstāk, piedod, es ārkārtīgi augstu vērtēju Bībeli, ja, visaugstāk no svētajiem rakstiem, ja, bet kādreiz mēs varam pacelt tik augstu, ja, pāri Dievam, ja, ka Bībele kļūst par Dievu, ja, un mēs vairāk neredzam un nedzirdam dzīvo Dievu, ja, jo tikai sakam, ja, ka šeit un šādā veidā, un viss, kas tur nav rakstīts, tad tam vairāk vispār nav nekāda jēga nozīme. Bet Dievs ir dzīvs šodien. Jēzus Kristus vakar, šodien, rīt. Tieši tāpat Dievs ir vakar, šodien un rīt. Ja. Un Dievs grib, lai mēs zinām svētos rakstus, jo tā ir patiesība, un Jēzus Kristus arī saka, ja, kad cik skaisti, ja, ka cilvēks nedzīvo no maisiem, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un, Aldi, es saprotu, ka tu esi cilvēks, kas mīli Bībeli, un es atgriezies ar Bībeli, ja, un tu man noteikti piekritīs, ja, ka lasot svētos rakstus ar laiku ir tā sajūta, ka tu burtiski ēdi. Ja, ka katru dienu tu atver svētos rakstus un tu lasi, un ir tā sajūta, ka tava gars, ja, ka viņš kļūst stiprāks, ka viņš kļūst, ja, dzīvības pilnāks, spēka pilnāks, ja, tāpēc, ka lasot vārdu, svētais gars mūsos darbojās, ja, un mēs redzam, Jēzus saka, tad, kad vārds krīt labā zemē, viņš nes 100-kārtīgus augļus, ja, un mums ir, kā kristīgi ticīgiem cilvēkiem, jālasa svētie raksti, bet, kā es saku vēl vienreiz, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, ja, lai mēs nepaceļam pāri Dievam, jo Dievs nav atklāsme par Dievu, ja, ir pilnīga un totāla, ja, bet tai pašā laikā Dievs arī šodien uz mums runā un stāsta un liecina un apliecina un darbojas. Ja. Un īstenībā es ticu, ka katrs kristietis, tu un es un Aldis un es nezinu, kā kolēģis Jānis, ja, ka mēs visi esam, ja, dzīvā Bībele, ja, dzīvās lapuses Bībelē. Labi, es teiksim, nezinu neko par Dievu, nezinu par Bībeli, esmu dzirdējis tātad svētais gars, Dievs runā un tam līdzīgi. Vai kristietis dzird, kaut kā īpaši dzird Dievu, kaut kā īpaši dzird svēto garu? Jā, tā ir īpaša arī tēma, jo Korintiešu vēstulē 12. nodaļā mēs varam lasīt, ka svētais gars, tad, kad mēs viņu saņemam, viņš nāk ar arī apbrīnojamām dāvanām. Ja, un dažas no tām dāvanām ir atziņas dāvanas, ir gudrības dāvanas, ja, ir pravietošanas dāvanas, ir dāvana brīnums darīt, dāvana ticība, dāvana dziedināt, ja, mēļu dāvana. Ja, tās ir garīgas dāvanas. Ja, tās nav tādas pasaciņas? Nē, tās nav pasaciņas. Tā ir realitāte un īstenība. Ja. Tā es kā kristietis, saņemot svēto garu, nezinu kā un nezinu kur un nezinu kādā veidā. Caur ticību uz Jēzus Kristu. Es varu saņemt kaut kādas brīnumainas dāvanas. Ja? Jā, svētā gara dāvanas. Dziedināt, jā, pravietot, jā, un tam līdzīgi. Jā,
Izklausās interesanti. Izklausās ļoti interesanti, un tic man, ka būt par kristieti, tu noteikti tici man, jā, bet tie, kas klausās, varbūt tie, kas skatās, būt par kristieti ir ļoti interesanti, jā, jo šo dievišķo realitāti, šo dieva gara realitāti tu vari piedzīvot katru dienu. Ja tu vēlies, ja tu esi šajās attiecībās ar dzīvo Dievu, tu viņu vari piedzīvot katru dienu. Ja? Un turpat mēs varam runāt jā, par tādām milzīgām lietām, skaistām lietām, kuras arī notiek, bet ir tik skaisti redzēt, jā, ka, piemēram, kaut kāds saka, tā ir nejaušība, tā ir likumsakarība, bla, 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 ja? Bet ka patiesībā, ka tu sāc ar laiku redzēt, kā Dievs rūpējās par mums, ja? Cik Dievs ir uzmanīgs, ja? Kā viņš atsaucās arī mūsu ļoti praktiskām un ļoti elementārām vajadzībām. Ja? Tā kā ja tava dzīve ar Dievu ir ārkārtīgi interesanti, protams, tur ir savs veids, un arī mēs mācāmies. Jo mūsu lielākā arī kristieši, es domāju, nelaime ir tāda, kad mēs esam izfokusēti, ja? Mēs negribam iemācīties, ja? Jo Svētais Gars, lai mēs dzirdētu Dievu, kad tu saki, Dievs runā arī caur sapņiem, ja? Caur kaut kādiem šajos gudrības vārdiem, piemēram, ja? Tu lūdz, ja? Kaut kādā situācijā pēc kaut kā, ja, un vienkārši, un tu klausies, un atnāk tas vārds, ja, un var atšķirt. Tas kā ideja tāda ienāk vienkārši. Jā, ienāk ideja, vai ienāk, es teiktu, vai vārds, vai doma, bet saprot, tā atšķirība ir tāda, ka viņi nāk ar spēku. Ja, tad, kad mēs lasām evaņģēlijā, kā Jēzus runā, ja, cilvēki riktīgi brīnījās, viņi teica, viņš runā tāds, kuram ir spēks un autoritāte. Ja citiem vārdiem tas vārds, ko viņš izrunā, viņš mainīja cilvēku dzīves. Ja? Un arī tad, kad Dieva vārds skan priekš mums, mēs ar laiku iemācāmies viņu atšķirt, jo viņš nāk ar spēku. Ja mēs iesaist grāmatā, manuprāt, lasām, ja, ka Dieva vārds neatgriežās tukšā, viņš nenāk tikai kā tukšs vārds, viņš nāk ar spēku. Un tad, kad viņš kaut ko saka, viņš to arī izdara. Tas notiek vienā brīdī, teiksim, es nezinu, rītā es tur kļuvu par kristieti, un visu man nāk līdzi šie te brīnumi, visi, tas vienā mirklī notiek. Tu zini, ir ļoti atšķirīgi, ir ļoti tiešām arī šeit nav baigā recepte. Man, piemēram, ir mana garīgā dzīve ir attīstījusies ļoti lēnām, ja, varbūt tādēļ, ka es nāku no tādas ļoti konservatīvas baznīcas tradīcijas, vai ne, es esmu luterāns, vai ne, un man tas ir nācis ļoti lēnām. Es atceros, varbūt, kā es saku, tas ticības pārsteigums, ja, kas nāca no evaņģēlija izlasīšanas, ja, bet pēc tam kaut kādas lietas, tādas dziļākas, dievišķas pieredzes, viņš nāca ļoti lēnām pakāpeniski, attīstoties manai lūkšanas dzīvei, arī manai garīgai dzīvei, attīstoties varbūt arī manai paklausības dzīvei, tādai pieredzei. Es lasīju ļoti daudz arī Svētos Tēvus un arī vispār grāmatas, ja, par garīgu, par garīgajām, kristīgajām dāvanām, praksēm, kāds ir bijis vienā baznīcā, otrā baznīcā, tā, kā cilvēki to ir pēc. Tā kā es saku, tur ir, es domāju, ka mums ir jāizaug. Kaut gan, protams, es saku, ir cilvēki arī, kuri saņem dāvanu, tad, kad viņi kristās, iesvētās, nāk pie ticības, arī tur ir ļoti daudz, cilvēki to saņem. No kurienes nāk vārdiņš vispār kristietis, kas viņu tādu izgudroja? Ja es tagad pareizi atceros, kristietis nāk, jo no sākuma mūs sauca par ceļa cilvēkiem, tie pirmie vārdi, ar ko mums tika ceļa cilvēki. Bet man liekas, ka tas ir kaut kāds, es tagad neatceros, vai tas bija 2. gadsimts Aldi vai kurā brīdī. Antiohā, ka mēs sākām, ka mūs sāka, Antiohā, kad mūs sāka dēvēt par kristiešiem. Bet daļ kā sāka dēvēt par kristiešiem? Kurus cilvēkus sāka saukt par kristiešiem? Tie, kas tic Jēzum Kristum, kā Dieva dēlam. Tas ir tas, kādēļ sauc par kristiešiem. Labi, kā viņi zināja, ka viņi tic Jēzum Kristum? Tāpēc, ka tā jau kā apostols Pāvils, tad, kad viņš ierodās Korintā, viņš saka, ka es neko citu negribēju zināt, kā tikai Jēzus Kristus krustā sisto.
vai ne, un skaidrs, ja, ka tad, kad viss kristīja un apstuļi uzlika rokas un svētais gars nāca, vai ne, ja, veidojās jauna draudze, ja, jauns novirziens sākumā, ja, it kā jūdu, ja, kaut kāds novirziens, pēc tam, protams, jūdi norobežojās no tā, ja, un tad atsevišķi viņus sāk apzīmēt par kristiešiem. Labi, un tad tāds, man liekas, viens no tādiem nopietniem, sāpīgiem jautājumiem ir par krustnešiem. Viņi gāja ar krustu priekšgalā un ar zobenu rokās un slānīja visu savā ceļā. Vai tie bija kristieši? Jā, un es domāju, cilvēki savas sautīguma, egoisma un ļaunuma dēļ var visu kaut ko labu sačakarēt, teiksim. Arī Jēzus vārdā. Nē, skaidri, iedomājies šodien pasaulē, ja, un tepat Latvijā, ja, cik tūkstošiem mazuļu nomirst zem aborta naža. Kā vārdā viņi mirst? Kā vārdā viņi mirst? Ja, labās dzīves vārdā vai ērtības vārdā. Nesmuku būtu teikt, bet droši vien grēka vārdā. Nē, bet tajā brīdī jau cilvēki nesaka, ka tas ir grēka vārdā. Ja? Ne, bet pat, teiksim, par krustnešiem, burtiski cilvēki ar krustu rokā, ar krustu priekšgalā. Es nezinu, vai tur bija Jēzus teikt krustnešiem, es tik dziļi neesmu tur iedziļinājies. Bet tas, ko es atceros no skolas laikiem, man, ja tu saki kristietis, tad pirmais, kas man ieliec atmiņā, ir krustneši. Jā, mēs jau iedomājamies, mēs esam Kristus baznīca, jā, visvecākā organizācija pasaulē, jā, 2000 gadus. Jā, un skaidrs ir, ka ir dažādi laiki bijuši, ar kuriem mums kā Kristus baznīcai vienkārši ir kauns, jā, par to, ka kristīgā mācība ir tādā veidā tulkota, interpretēta un sagrozīta. Jo, ja mēs paskatāmies evaņģēlijā, mēs nekur neredzam, ka Jēzus teiktu, tagad ņem zobenu un ej tagad, sit nost, savu kaimiņu, vai ej ar zobenu iekarot citas tautas vai pārmāc. Viņš teica, ko pretēji. Tieši tā, vai ne? Viņš teica, ej un pasludini, bet cilvēki, savas atkal, grēcīgās dabas dēļ paņēma, Kristus krustu un zin kā, vajag tikai ideju, laba ideja, mēs tagad iesim, un tagad Jēzus dēļ, mēs nesīsim kristīgo ticību, un ja nekāds negribēs pieņemt kristību, tad tagad nogalināsim viņu, Ja cilvēks jau tā pateikt, bet vai tā ir kristīgā mācība, tā nav kristīgā mācība. Un ir žēl, ka mums kā Kristus baznīcai tiešām ir jāsaka, mūsu vaina, mūsu lielākā vaina, cilvēki, kas tādā veidā darīja, viņi sev sauc par kristiešiem, bet viņi nebija kristieši. Jo Kristus tā nedarīja. Atceries, tad, kad Poncija Pilāts, viņam saruna ar Ponciju Pilātu, viņš saka, ja šī būtu mana valstīs, tagad 12 leģionus ar eņģeļiem pasaukt, un te būtu viss vienkārši noslaucīts. Bet nav mums nekad kā kristiešiem dots uzdevums iet un ar zobenu rokā nogalināt cilvēks, lai pievērstu viņus kristietībai. Nekad mums tas tā nav darīts, vai ne? Nekur tas nav tā rakstīts tādā veidā. Jā, kristietis ir Jēzus sekotājs, Jēzus māceklis. Tad attiecīgi pēc tā mēs varam spriest, vai cilvēks ir kristietis vai nav kristietis. Ja? Viņš var saukties par kristieti, bet vai viņš ir kristietis. Ja? Un tikai tad tu vari saukties par kristieti, tad, kad tu tiešām gribi dzīvot ne tikai saskaņā ar burtu, bet arī ar garu. Un atcerēsimies atkal Jāņa Cebedeja dēlus, vai ne? Abus divus Zebedeja dēlus Jākabu un Jānu, kur gribēja ieiet Samarijas ciematā, tur, kur Jēzu nepieņēma, un ko viņi teica, mēs lūgsim un uguns nāks no debesīm. Un Jēzus teica, paga, atcerieties, kādam garam jūs piederat. Un citā vietā Jēzus saka, nāciet pie manis, jo es no sirds lēnprātīgs un pazemīgs. Nekur mēs kristīgajā ticībā, lai arī Augustīns 5. gadsimtā attaisnoja svēto karu, bet evaņģēlijā skatoties, mēs nekur neredzam, ka Jēzus mums būtu devis pavēli ar varu piespiest cilvēks ticēt. Un tā ir arī mana
Aldi tāda pārliecība kā mācītājiem, ja, kad cilvēkus ar varu nevar piespiest ticēt. Tas vienkārši, ja tu vari aiz bailēm, ja, ar zobenu un ieroču palīdzību, ja, bet arī tā nebūs ticība. Arī tā nebūs ticība. Labi, un tad viens tāds, kā nekristietim, es zinu, ka tas tāds, man liekas, ir īsti nav saprotams. Ja es saku, ja tu gribi būt mans māceklis, mans sekotājs, ja, tad tev ir jānes savs krusts. Priekš manis, nesaprotot, ko tas nozīmē. Man tas liekas biedējoši, ka man tagad ir nezinu kas un nezinu kā būs jāstiepj un vai es vispār to varu darīt. Un iespējams, ka tieši šis ir tas, kas man varbūt attur no Jēzus, no Dieva, jo man kaut kāds krusts, jo man krusts asociējās ar Kristu, kuru piesita krustā, nežēlīgā veidā, vai man kaut kas tam līdzīgs būs jānes kā kristietim? Jā, zin, arī runājot par Jēzus Kristus krustu, mēs ļoti bieži redzam šo ciešanu daļu. Ja? Un, protams, Mel Gibsona filma, ja ir ne Kristus ciešanas, ja to viss ir paspilgtinājis, un varbūt arī labi, ka mēs varam ieraudzīt, cik tas tiešām bija reāli. Bet mēs aizmirstam, ka aiz tā slēpjās vienkārši unikāla Dieva mīlestība, unikāla Kristus mīlestība, ka viņš neiet vienkārši ciest. Nu viņš, jā, bet man, kur man jānes? Tūlīt, jā, un es arī domāju, saproti, tad, iedomājies, Aldi, atkal atgriežoties ļoti vienkāršā teritorijā, jā. Tad, kad mēs mīlam otru cilvēku, tad, kad mēs mīlam savus bērnus, ko mēs esam gatavi darīt viņu dēļ? Viss, kas jādara. Ja, vai mums biedē tad krusts? Vai mums biedē ciešanas? Vai tad, ja Latvijā tagad nāktu iekšā, ja, no Krievijas puses, vai mēs visi nebūtu frontes līnijā gatavi atdot savas dzīvības viņu dēļ? Vai mēs tad domātu par to, cik tas mums prasīs ciešanas vai neprasīs ciešanas? Mēs vienkārši tur iet, jo tā ir mīlestības daba. Un tas ir līdzīgi, Aldi, tad, kad mēs iemīlam Dievu, tad, kad mēs saprotam, ko Dievs viņa mīlestībā uz mums caur Jēzu ir izdarījis, ja, tad tas krusts, viņš tieši, es tev negribu melot un teikt, jā, zini, Aldi, man dzīve ir tikai tralalā un es tik dziedu aleluja, jā, un viss ir kārtībā. Tā nav. Ja, man ir, apstults Pāvils saka, katru dienu tev ir jānomirst. Kam tev jānomirst? Grēkam tev jānomirst. Ja. Kas ir grēks? Nav jau visu laiku tev neskrien virsū tur bubuļi un kaut kādas sliktas lietas. Ir arī daudz lietas šajā pasaulē, kas ir grēks, bet kas mums ir tīkami, ja, tās ir tās mūsu izvēles, ja, vai būt sautīgam, vai būt dāsnam, piemēram. Bet tu izjūti kaut kādu sava krusta smagumu, kurš tev ir, kad tiešām kā Kristum bija jāstiep krusts, ko viņš pat nevarēja pastiept. Vai tu izjūti tādu kaut kādu krusta nešanu ikdienā? Es domāju, ka jā, vienā vai otrā periodā, protams, tas ir spēcīgāk, bet es domāju, Dievs ir arī labs. Un šajā ziņā, kad tu saki, Kristus nevarēja panest krustu un viņam nāca, ja, Kirēnai Simenes palīgā. Un es domāju, tā labā ziņa ir tāda, ka mūsu Kristus nes vairāk nekā mēs paši savējo. Kristus saka, ka viņa nasta ir viegla un tīkama, lai mēs savas nastas viņam atdodam. Jā. Beigās īsti nesaprot, tad tur kaut kas ir smags vai tad kaut kas viegls. Jā. Bet redz, tā ir atkal viena cita vieta, ja, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un nopūšties, ja, un apgrūtināti, ja, jo es domāju, protams, ka šī pasaule nav priecīga vieta. Ja procentāli mēs paskatītos, ja, uz mūsu ikdienu, uz mūsu dzīves ir daudz vairāk satricināts ar dažādiem negatīvām nekā priecīgām lietām. Daudz tās negatīvās lietas mūsu dzīvē, diemžēl, ir jāsaka nāk caur mūsu rīcību sekām, caur mūsu izvēļu sekām. Ja. Ļoti daudz ciešanu, sāpju vietas. Viņš nāk, un ja es saku, nāciet pie manis, ja, atdodiet, tad atdodiet to, kas ir patiesi grūti, jo viņa nasta ir viegli tādēļ, ka viņš bija visā Dievam paklausīgs. Ja, visā Dievam paklausīgs, ja.
Viņš bija lēnprātīgs un pazemīgs, viņš pieņēma, ja, kā Dievs viņu vadīja, un tā ir tā kristiešu, es gribētu teikt, bet tur, protams, ir tā miršana, ja, kamēr tu nonāc tajā paklausības vietā, bet ja tu nonāc un uzticies Dievam un ieraug, kā Dievs par tevi gādā, tad tur arī ienāk tas dzīves vieglums, tas ienāk prieks, jo tu zini, ka Dievs par tevi rūpējas. Jebkurš var nākt pie Dieva, jebkurš cilvēks, jebkurā brīdī. Es vienkārši zinu, es esmu sarunājies kaut kādiem cilvēkiem, kuri viennozīmīgi, pirmais, ko viņi pasaka, kad, man jau pie Dieva nav ko darīt, es esmu tādas lietas sastrādājis. Vai tā ir, ka kāds nevar tikt pie Dieva? Nezinu, kādas lietas sastrādājis. Man liekas, ir viens skaists Gruzijā, viens no pēdējiem viņa svētajiem ir svētais Gabriels, vientiesis, un viņam ir tāds teiciens, ka neviens akmens okeānam nav par lielu. Un līdzīgi tas nozīmē, ka neviens grēks Dieva mīlestībai nav par lielu, neviens grēks Kristus upurim nav par lielu. Ja tiešām jebkāds grēks, ja ar jebkādu grēku cilvēks var nākt pie Dieva. Citādāk Jēzum Kristum nav, viņa tad šim upurim un svētajai dzīvei, ja, ko viņš pienes, tad nav tās pilnīgās nozīmes, bet viņš tur ir pilnīgi par visiem grēkiem upurējis. Nav grēka, par ko viņš nebūtu upurējis. Tātad, ja nav grēka, par ko viņš nebūtu sev upurējis, tad visiem ir iespējams patiesi atgriežoties, nožēlojot grēkus, saņemt Kristus piedošanu un mūžīgo dzīvību. Mēdz būt tā, ka Dievs piedod, bet cilvēki var nepiedot. Cilvēki paši sev? Nezinu, teiksim, cilvēks ir grēkojis, smagi grēkojis, un viņš ir nolēmis atgriezties pie Dieva. Dievs viņam piedod, ja? Vai varbūt tā, ka cilvēki var nepiedot? Varbūt tā, bet es tad šiem cilvēkiem sacītu, ja viņi ir ticīgi cilvēki, ja viņi ir neticīgi cilvēki, viņi nepiedos un viņi var turēt, ja šo aizvainojumu. Kristietim ir jāpiedod? Jā, vienmēr sakot, jo ja tas ir ticīgs cilvēks, kurš saka, es nevaru piedot, tad mums ir jāieklausās šajā lūkšanas daļā un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ja, un tas, es zinu, ka dzīvē ir ārkārtīgi smagas lietas cilvēki gājuši cauri. Cilvēki ir nodarījuši viens otram ārkārtīgi smagas lietas, jo grēks un ļaunums šajā pasaulē valda. Bet ja tu esi ticīgs cilvēks, un ja pat tu nevari piedot, tiešām tu vari teikt, Dievs, es nevaru, tu redz, es nevaru piedot, palīdzi man piedot. Palīdzi man piedot, ja? Un es ticu, ka Dievs atsaucās visām lūkšanām, kurās cilvēks no sirds vēlas būt paklausīt Dievam un būt tajā vietā, kur Dieva prāts var notikt. Ja tu to lūgsi, tu saņemsi. Tad iespēja nokļūt debesu valstībā ir visiem cilvēkiem. Jā, absolūti visiem. Kas atgriežas no grēkiem, pieņem Jēzu Kristu kā savu kungu un pestītāju un glābēju. Labi, skaidrs. Noslēgsim tad ar tādu praktisku informāciju, ka es šodien esmu nolēmis, ka es tagad es pamēģināšu ticēt Jēzum. Es vēl īsti nezinu, kas tas ir, izklausās interesanti. Tad ko man darīt pirmais solis? Jā. Es domāju, ir vairākas iespējas. Mēs jau tām pieskārāmies sarunas, man liekas, pirmajā daļā. Jā. Kā tu pats, Aldi, teici, ka tava atgriešanās un arī mana atgriešanās lielā mērā bija saistīta sāk lasīt evaņģēliju. Ja? Tagad ir arī daudz iespējas, ja ir kaut kādi, var paskatīties, no kuras puses, tu faktiski gribi tam tuvoties. Ja? Ir cilvēki, kas ir teikuši, piemēram, nākuši arī pie manis kā pie mācītāja, ja? Es gribu parunāt, kur es esmu, ja? Kā lai es saprotu. Nav jau jānāk visiem pie manis, ja es saku vienkārši, ka acīm redzot kaut kādās pilsētās vietās, ja ir mācītāji, kur tu vari aiziet un arī parunāt. Un es ticu un ceru, ka tas mācītājs būs gatavs ar tevi runāties un ieteikt to tavu ceļu. Ja, kā jūs teicat, alfas kurs, manuprāt, ļoti brīnišķīgi. Tie, kuriem patīk, tā kā tu teici, tusiņš, burziņš, tie, kas varbūt nepatīk, tiem ir kaut kāds individuālāks ceļš, bet katrā ziņā
Nu jā, ja tev ir tas jautājums, tiešām varbūt, kad es gribētu to ceļu iet vienkārši šeit, un es ticu, tur jau Dieva gars tevī darbojās. Man gribētos dzīt pie Bībeles. Gribētos, jā. Bet, piemēram, kādreiz ir ļoti arī ārkārtīgi skaisti, kad cilvēki zina, ka viņiem ir kristiešu draugi. Ja? Un kādreiz tās sarunas pirmās ir ļoti foršas, ka viņi var runāt ar draugiem. Nu tā, ka draugi viņiem liecina. Jā, es biju tur un atceries, es biju draugi var radīt interesi. Jā, draugi. Bet kas dos patieso patiesību? Nē, bet tad jau tu tālāk ej. Jā, citiem tas ir Bībeles, cits iet uz kursu. Pie Bībeles jau agrāk un vēlāk tu tiešām nonāksi, ja tu patiesi meklēsi. Bībeli var apiet? Zini kā... Iztikt bez. Nē, zini kā var teikt, pirmajos gadsimtos jau Bībeles nebija. Tāpat cilvēki kļūt ticīgi cilvēki, jā. Kāpēc viņi kļūt ticīgi cilvēki? Tāpēc, ka apustuļi gāja, pēc tam arī ticīgie gāja un sludināja Dievu vārdu. Kā es saku vēl vienreiz, Dieva vārds jau ir darbīgs. Viņš ir, ja mēs iziet, mums nebūtu ar tevi pie tā Bībeli, bet mēs iet, piemēram, aiziet pie kādas tautas un stāstīt viņiem, ka Jēzus Kristus ir kungs, un ka viņš ir atklājis, es ticu, ka Dievs tur darbotos. Bet, protams, ka mums šodien ir tā absolūtā priekšrocība, ka mums ir Bībele. Gal galā, ja mēs paskatāmies, kad tad Bībele vispār kļuva pieejama, 15. 16. laikam gadsimts, Lutera reformācija, visas spiedes, viss, kas nāca, galu galā tas jau iedomājas pusotrs 1000 gadu, bija bez tādas Bībeles pazīšanas, bet Dieva vārds, kā mēs zinām, apusgriezīgs zobens, tad, kad tu viņu sludināji, viņš tur arī bija. Tur, kur tu Dievu pasludini, Jēzus var pasludināt, tur svētais gars darbojās. Bet šodien tā, protams, ir absolūta priekšrocība, ka mums ir Bībele, ka mēs varam viņu lasīt, un tā kā iegremdēties tajā dievišķajā patiesībā. Jo, ja es saku, tu atzīst patiesību, un patiesību dara brīvu. Un arī garīgā patiesība ir vajadzīga, lai būtu garīgajā cīņā, jo mūsos ir daudz melu. No pasaules nāk meli, no mūsu grēcīgās dabas nāk meli, bet dievišķā patiesība ir tā, kas šķeļ to, sašķeļ to, kas izgaismo to. Tā kā es arī gribētu visus tajā virzienā dzīt, bet es saku vēlreiz... Dzenam, bet es saku, tas ir skaisti, ka Dievs arī darbojās, tik daudz pārsteidzošos veidos, arī liecinot, sakot liecības, un tā. Bet, kā jau es teicu, ja cilvēks sāk ticēt, viņš nonāks pie Bībeles. Amen. Amen.